Par ko ir grāmata, ko tajā var uzzināt. No grāmatām ir kaut kā pieklājīgi, man liekas, teikt tos spoiler alerti, ja? Nu jā, spoiler alert par manu grāmatu ir tāda, ka Baltijas valstis iegūta neatkarību, beigās atgūta neatkarību 91. gadā. Bet tā grāmata principā ir par tām trīsstūrveidu attiecībām, kas izveidojās 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā pirms neatkarības atgūšanas starp valstu neatkarības kustībām, tur Tautas fronte, Rahvārīnas sajūdas, Maskavu un Vašingtonu. Un principā tas ir jautājums par to, kā šis te Baltijas neatkarības atjaunošanas jautājums, kādu lomu viņš spēlēja. Rīgas Tallinas viņas attiecībās ar Maskavu, Rīgas Tallinas viņas attiecībās ar Vašingtonu un Vašingtonas attiecībās ar Maskavu. Nākamā grāmata, ja viss veiksies labi, tad nākamā grāmata būs par tēmu, pie kuras es jau šobrīd strādāju. Viņa būs par to jautājumu, kas mums ir ļoti labi tā saprotams Latvijā, bet viņš principā ir jautājums svarīgs perestroikas laikā visā Padomju Savienībā, vai gandrīz visā Padomju Savienībā. Tas ir jautājums par to, kā perestroikas laikā mainījās par tām debatēm, kas perestroikas laikā notika attiecībā uz Padomju Savienības vēsturi. Mana interese lielā mērā par vēsturi radās vidusskolā rakstot kaut kādu zinātnisku pētniecisko darbu par Miķelu Valteru. Un nav tā, ka viņš būtu tādu fundamentālu lomu nospēlējis, bet viņš ir ļoti interesanta personība tajā, tas viņa dzīves gājums kaut kādā ziņā attaino to Latvijas vēstures, to visu plūdumu vai visu to satricinājumus, sākot no 19. gadsimta beigām. Viņš bija sociālists, bet viņš bija pirmais, kurš iestājās, kurš pauda to ideju, ka Latvija ir jābūt neatkarīgai valstī. Tajā savā slavenajā rakstā 1903. gadā latvieši lauzēties ārā no Krievijas. Viņš savā ziņā 95. gadā, viņš bija Revolucionāro sociālistu partijas biedrs, tajā laikā Sociāldemokrātu savienības, viņš atbalstīja politisko teroru, bet viņš bija pirmais Latvijas iekšlietu ministrs. Viņš bija ļoti demokratiski noskaņots 20. gados, bet tomēr 30. gados viņš satuvinājās ar Ulmaņa režīmu. Un tajā pašā laikā viņš rakstīja tās savas neskaitāmās vēstules Ulmanim par to, ka tomēr vajadzētu atgriezties pie kaut kāda tāda demokrātiskāka skata. Un tad beigās viņš nonāca trimdā, kur viņš joprojām aktīvi centās kaut kā iesaistīties tajā Latvijas pārstāvniecībā ārzemēs. Viņš laikam priekš manis ir viena no interesantākajām personībām. Bet man liekas, ka ar lasīšanu, es nezinu, vai no lasīšanas vispār jebkas var būt guilty pleasure, jo man liekas, jebkas, ko mēs lasām, tas tomēr mūsdienās atrauties no telefona vai datora ekrāna un lasīt jebko, pilnīgi jebko, jau ir tāds, man liekas, intelektuāls saspringzinājums un tāds treniņš koncentrēšanās spējās un tāds treniņš tajā spējā vienkārši sēdēt klusumā ar kaut ko, kas ir uzrakstīts uz papīra un lasīt un neskatīties nemitīgi telefonā vai nebūt kaut kādā nemitīgā tādā, dopamīna atkarībā no kaut kādiem sociālajiem mēdījiem. Man liekas, ka jebkas, ko mēs lasām, tur nav nekas, par ko būtu jājūtās vainīgiem, pat ja tā ir, es nezinu, pilnīgi jebkādas muļķības. Diemžēl man nepatīk, teiksim, par guilty pleasure. Twitters ir mans guilty pleasure, bet arī mans gan guilty pleasure avots, kaut kāda vainīgā prieka avots, gan arī kaut kāds nepatiks un ciešana avots. Tāds kaitīgs paradums, kas tomēr dod arī kaut kādas pozitīvas emocijas. Teiksim, Twitterī es visu laiku sev saku, ka man tur viņā ir jāpavada laiks mazāk, un tomēr es to daru. Mīļākā vieta Helsinkos. Laikam tas ir paši Helsinki, un tad ar tādu mazu kuģīti var aizbraukt uz tādu salu, kas ir tuvumā, kur atrodas tas Somalainen cietoksnis. Un tad, kad iziet tai saliņai cauri, tad nonāk tajā vietā, kur
ir redzama Baltijas jūra, bet nevis kā tāds, vairāk nav tā līča sajūta, kas tomēr ir Helsinkos. Bet tur patiešām tās salas galā ir tāda pilnīgi atklātās jūras sajūtas, un tad sajūta tur var stāvēt uz tā cietokšņa, kas no viņa palicis pāri, un skatīties, kā brauc kuģi, un tur var redzēt salas. Jā, tā, man liekas, tāda vienkārši tāda maģiska vieta. Paldies! Tā bija Una Bergmane, Gada vēsturnieks Latvijā 2023. Paldies!